Es gribētu, lai viss ir veseli īstenībā, lai sievietes vairāk rūpētos par savu veselību, lai viņas nedara kaisi. Mani sauc Inese Supe, man ir 45 gadi, es esmu 3 bērnu mamma un žurnāliste. Es īsti nekad neesmu apmeklējusi ārstus, jo man nav tam bijis laika, vienmēr citas prioritātes, tur dzīvnieki, darbs, protams, bērni un bērnu vajadzības, es bērnus vedu pie ārsta, bet pat par sevi nerūpējos. Man nekad nav nācis pa pastu šī vēstule, kad man ir jāiet šis vēža skrīnings. To man vienmēr iedod ģimenes ārsti. Es īstenībā pavisam nesen ieraudzīju, ka manā slimības vēsturē ir tāda lapiņa, un tur ir atzīmēts, kad es esmu bijusi un kad nē. Un es, diemžēl, šo skrīninga lapu izmantoju, lai bez maksas tiktu pie ginekologa. Tagad man šķiet ārkārtīgi svarīgi, jo tiklīdz es pēdējo šo uzaicinājumu saņēmu, es uzreiz pierakstījos pie ginekologa. Jo ātrāk atklās, kad ir sākušās nepatikšanas, ka kaut kāds audzējs vai, jo veiksmīgāk to var ārstēt. Ir laicīgi jādara viss, lai konstatētu šīs saslimšanas. Tāpēc lūdzu ejiet un pārbaudiet savu veselību. Man bija krūts vēzis 2. stadijā. Es zinu, ka vakardienu nevar izmainīt, bet ko es darītu, ja man būtu iespēja atgriezties, tā kā man ir 40? Es noteikti apmeklētu regulārāk ginekologu, es vairāk par sevi rūpētos, es noteikti reaģētu uz visām valsts atsūtītajām vēstulēm vai to, ko iedod ginekologs, kur tev ir jāiet, kas tev ir jāapmeklē, tāpēc, ka tas ir svarīgi. Un man liekas, ka arī tā vēstule programma ir izstrādāta tā, ka, lai atklātu laicīgi, ja tu regulāri izmanto šo valsts doto iespēju. Tad, kad es saslimu, itin katrs, kas pajautāja, kā man iet, kāda man veselība, es visām sievietēm teicu, es priekšniecēju savai, visiem teicu, kad jāiet ir obligāti pārbaudīties. Un es zinu, ka 3 meitenes es esmu aizsūtījusi, tā kā pie mediķiem.